Ko darīt brīžos, kad tev šķiet, ka esi zaudējis pamatu zem kājām? Parasti tas ir saistīts ar kādu dzīves pārmaiņu posmu, šķiršanās, zaudēts darbs, pārvākšanās vai vispār kāda dzīves posma beigas, kas vienmēr nozīmē arī jaunu sākumu. Lai cik satricinoši arī nebūtu šādi posmi, bieži vien tie sevī slēpj arī lieliskas izaugsmes iespējas iekšējam spēkam un brīnišķīgām atziņām. 4 ieteikumi, kas tev palīdzēs pārvarēt šādus dzīves posmus. Pirmkārt, pats svarīgākais – ļaujies savām jūtām. Tas izklausās tik vienkārši, bet visbiežāk tas nemaz tā nav. Sajūti, kā tu jūties, sajūti, ko tu jūti un pieņem to, ka tā jūties. Ieskaties sevī, ar tevi viss ir kārtībā, pat tad, kad jūti skumjas, apjukumu, ievainojumu, dusmas, taču vienīgais ceļš ir tieši tur, cauri visām savām sajūtām. Piedzīvo, izdzīvo un palaid. Nepieķeries tām pārāk ilgi. Otrakārt, perspektīvas maiņa. Jā, pārmaiņas izmet mūs no komforta zonas, taču tās dod mums arī iespēju ieraudzīt savu dzīvi no citas puses un paskatīties uz to ar citām acīm. Pamēģini uzdot sev šādu jautājumu. Ko tad, ja šis satricinājums ir licis man atmest kaut ko tādu, kas man vairs neder? Šāda perspektīvas maiņa dod tev iespēju pārvērst savas sāpes par kaut ko vērtīgu. Pajautā sev, līdzīgi kā datorspēlē, kas man ir jāiemācās šajā spēles līmenī, lai pārietu nākošajā un varētu turpināt spēlēt. Treškārt, turpini ar maziem soļiem, nevis lieliem lēcieniem. Dažkārt šādi dzīves posmi šķiet tik satricinoši tieši tāpēc, ka mums ir sajūta, ka risinājums ir jārot uzreiz. Atļauj sev spērt mazus soļus. Tev nav uzreiz jāzina, kādai būtu jāizskatās visai tavai jaunajai dzīvei. Tā vietā pajautā sev, kāds ir nākamais mazais solis, ko es varu spērt jau šodien. Ceturtkārt, pieturpunkti. Laikā, kad viss ir mainīgs, mums ir vajadzīgi pieturpunkti, kas nodrošina stabilitāti. Jo šādos posmos mēs bieži vien uzdodam jautājumu, kas es vispār tāds esmu? Tas nozīmē iepazīt sevi no jauna un darīt kaut ko labu priekš sevis. Ar mazām ikdienas rutīnām un rituāliem tu ne tikai labāk iepazīsi sevi, bet vari pat atklāt sevi no jauna un atcerēties, ka tu esi svarīgs un ka esi pelnījis veltīt laiku sev. Uzticies procesam, uzticies tam, ka lietas pakāpeniski kļūs skaidrākas. Tev nav jāzina vai jāatrisina viss uzreiz. Ļauj sev augt savā tempā un tici, ka šīs dzīves pārmaiņas, šis dzīves posms sniegs tev daudz brīnišķīgu atziņu, ka no šī posma var izaugt kaut kas jauns un skaists. Klausies subliminālus katru dienu un vēro, kā mainās tavu domu vibrācijas un līdz ar tām tava realitātes uztvere.